kolēģi, labdien! Ir 01, mēs varētu sākt. Man sauc Armands Gultmans, es pārstāvu ilgtspējas klasteri. Kas ir biedrība, kas strādā ar ilgtspējas jautājumiem dažādās tēmās, dažādos aspektos. Šodienas mums pasākums, cik lielai jābūt bez emisiju zonai Rīgā, ar jautājumu zīmi. Un kā sagatavoties lielveikaliem loģistikas uzņēmumiem. Tātad no nosaukuma ir skaidrs, ka šis pasākums ir veltīts šaurai mērķa grupai, precīzai, bet šaurai. Lielveikaliem, loģistikas uzņēmumiem, transporta uzņēmumiem, protams, arī pašvaldību institūcijām. Šaurai, bet precīzai mērķa auditorijai. Jo mēs zinām, ka Rīgas pilsētā tiek apspriestas versijas par bezemisiju zonu, tāpat kā citās Eiropas Savienības lielākās pilsētās. Tas, acīm redzot, mums vēl būs arī nākošgad jāapspriež, un tad kādā brīdī Rīgas pilsēta arī lēms, bet līdz tam mēs vēl visi nodzīvosim. Un šodien tikai sāksim apspriest. Es būšu šodienas pasākumu moderators, kā vienmēr. Jautājums var rakstīt čatā vai arī beigās tiešā ēterā uzdot. Tātad vēlreiz pasākums tiek ierakstīts, kā tas ir mūsdienās pieņemts un tiks pieejams un būs pieejams elektroniskajā digitālajā formātā. Mums ir vairāki dalībnieki, kur nevarēja vai tikai daļēji var piedalīties. Jau izteic vēlēšanos redzēt ierakstu un to pēc tam noskatīties kaut kad rīt parīt. Tāpat mēs, protams, arī izliksim daļu saturu sociālajos tīklos, kā jau tas mūsdienās ir pieņemts. Šodienas programmā mums ir vairākas prezentācijas. Viesturs Zepes, Rīgas domas mājokļu vides komitejas priekšsēdētājs. Tā ir tāda deputāta komiteja, kas īpaši apspriež taiskaitā bez emisiju zonu. Tāpēc arī priecājamies, ka Zepkungs varēja piedalīties ar referātu, kāda Rīgā varētu būt bez emisiju samazināšanas risinājuma transportā un infrastruktūrā. Otrs referents, ko mēs plānojam, Tālvaldes Vectirāns, satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors. Par tēmu tuvākās aktualitātes transporta emisiju samazināšanā, Eiropas Savienības fondi, nodokļi, atbalsts. Ja Vectirāna kungs varēs pieslēgties vai nevarēs, to mēs redzēsim nākošo 10-15 minūšu laikā, jo viņam ir gadījies ministrijā, kā tas mēdz būt, ekstrēmi pasākumi, kas nebija plānoti. Tāpēc varbūt Tālvaldes arī netiks. Trešais mums referents Kaspars Avots, Baltic Hydrogen Group, kuras bez emisiju kravas automašīnas vislabāk piemērotas piegādēm. Mārtiņš Stirāns, Kempower Business Development attīstības vadītājs, tātad kādi ir lielveikalu un loģistikas centru riski un ieguvumi saistībā ar emisiju samazināšanu. Un noslēgumā es būšu ar nelielu prezentāciju Armands Gultmans, Latvijas ilgtspējas klasteris, vai lielveikaliem un loģistikas centriem būs subsīdijas transporta emisiju samazināšanai. Jūs redziet, ka pasākums vairākumā ir ar jautājumu zīmēm. Mēs runāsim diezgan par tādām jaunām tēmām, kuras vēl nav izlemtas. Tāpēc priecāsimies arī uzzināt kaut ko jaunu, gan no amatpersonām, gan arī no biznesa pārstāvjiem. Ar šo es varētu slēgt savus ievadvārdus. Mēs iesim šī secībā ar prezentācijām. Zepa kungs pirmais. Pēc tam, ja Tālvaldes Vectirāns būs, tad viņš, ja nebūs, tad atvainojamies par viņa tātad negaidītajām aktualitātēm ministrijā. Jauns ministrs, tad ir, protams, savi stresi. Tad Kaspars Avots, Mārtiņš Stirāns un es nobeigumā. Jautājums čatā lūdzu. Prezentācijas mēs varēsim arī nosūtīt interesantiem un ar to es varētu dot vārdu, tātad noņemt savu prezentāciju un dot vārdu Viesturam Zepam. Viestur, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi un kolēģis! Es esmu Viesturs Zepes, Rīgas domes mājokļu un vides komitejas vadītājs. Un faktiski Rīgas domes kontekstā mēs jau kādu laiku tādās speciālistu grupās runājam, strādājam, domājam par tādu konceptu kā zemo emisiju zona. Ja? Tā, es ceru, ka ir redzams ekrāns, ja? Nu jā, un tas šodienas mērķis patiesībā ir ieskicēt, kāpēc kaut kas tāds veidojas, kādi varētu būt galvenie punkti, par ko mēs runājam, un kādi varētu būt galvenie scenāriji, ko vistiešāk potenciāli ierobežojumi varētu skart, un kā mēs virzīsimies uz priekšu. Mēs esam daudz diskutējuši nosacīt iekšienē, mēs esam daudz diskutējuši ar sabiedrības aktīvistiem, ar apkaimēm un tā tālāk. Nu, neapšaubāmi uzņēmēji, kas ir loģistikā iesaistīti, ir viena no grupām, ar kuriem būtu svarīgi pārrunāt šīs tēmas, lai sagatavoties un ieviestu to mēs varētu pietiekoši korektā veidā, nevis imperatīvi noslēgt vienu, otru, trešo krustojumu vai teritoriju, ja, bet visiem kopā saprotot, kāda tas atstās ietekmi uz loģistiku, uz piegādēm, nu, un secīgi arī uz transportu galvaspilsētā. Ja. Realitātē Rīgas domē ir pietiekoši sazarota struktūra un galvenie virzītāji tieši zonu ieviešanai Rīgā patiesībā ir attīstības departaments, nu tā saucamie pilsētplānotāji, ja, bet ņemot vērā cieši saistīts tieši ar vides prasībām, vides monitoringu, to, lai Rīgā būtu tīrāks gaiss, ir īpaši centrā, ja, nu, tad tiek iesaistīta arī plašāk sabiedrība, nu, tā izskaitā vides komiteja. Ja. Kopumā vides komiteja strādā ar veselu virkni jautājumiem, tā izskaitā parkiem, tā izskaitā atkritumiem, tā izskaitā peldvietām un dažādiem monitoringa sistēmām. Tā, es nesaprotu, kāpēc man neiet uz priekšu, sekundi. Nu jā, tātad pašā pamatā ar zemo emisiju zonu, ja, tātad bija arī termins bez emisiju zona, bet tas faktiski ir diezgan neiespējami, ja, tāpēc mēs runājam par zemo emisiju zonu, ja, tātad teritorija, kurā tiek īstenot satiksmes sistēmas pārkārtošana ar mērķi mazināt šo te vides piesārņojumu, nu, vides piesārņojumu, protams, no izplūdes gāzēm, protams, arī no citām rītošā sastāva detaļām, kas neapšaubāmi ietekmē vidi. Ja? Tātad noteikti zonu pārkārtošana veicinot sabiedrības pārvietošanās paradumu maiņu. Proti, lai sabiedrība biežāk izvēlas sabiedrisko transportu un mazliet vidē draudzīgāku šo transportu. Ja? Tādu mēs raksturojam zemo emisiju zonu. Bez tā, ka mēs paši gribam Rīgā svaigāku gaisu, nu, neapšaubām ir arī virkne dažādu plānu un dažādu nosacīti šo te direktīvu, no kura izriet tie saucamie mērķi, kas mums savā ziņā ir jāsasniedz galvaspilsētē. Ne tikai galvaspilsētē, Latvijai kopumā, bet neapšaubāmi, ka galvaspilsētā Rīgā tā koncentrācija gan autotransportam, gan ekonomiskai aktivitātei ir vislielākā. Ja? Tātad šeit ir atsauce uz vairākiem dokumentiem, kas ir mūsu pašu Rīgas domes dokumenti. Ja? Tātad mums ir gan enerģētikas un klimata rīcības plāns, gan arī gaisa kvalitātes uzlabošanas programma, nu, un tad arī secīgās rīcības, kur patiesībā arī no Rīgas domes ir paredzēta aktivitāšu grupa un līdzinvestīcija. Ja? Kāpēc šī te problēma, ja regulāri monitorējot gaisa kvalitāti Rīgā, ja mums ir vairākas šīs te monitoringa stacijas un vairākas metodas, mēs redzam ik pa brīdim šos te saucamos pārsniegumus. Pārsniegumus gan slāpekļi, kaut kas ierunājas, pārsniegumus dažādos parametros, ko mēs mēram, ja, tātad gan slāpekļi izmeši, gan sēra dioksīds, gan benzols, gan benzopirēns tādā veidā. Ja. Tātad ministra kabinets savā gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā pašvaldībai ir uzdevis, un mēs šobrīd aktīvi strādājam. Saprotam, ka viss, kas būs saistīts ar zemo emisiju zonu un kaut kāda veida ierobežojumu, būs pietiekoši smagnējs sloks sarunās ar sabiedrību, tā izskaitā ar uzņēmējiem, tā izskaitā ar iedzīvotājiem, ja?
Līdz ar to mēs tur veidojam šo procesu soli pa solim. Proti, šobrīd ir vairāki speciālisti, kas prognozē, kādā veidā transporta plūsmas varētu attīstīties Rīgas centrā, kādā veidā šos ierobežojumus veidot, lai nesanāk tā, ka mēs kaut ko aizslēdzam, bet blakus ielās mums ir sastrēgumi, kas īstenībā dienas beigās rada vēl lielāku šo te ietekmi uz vidi un uz gaisa kvalitāti. Ja? Tātad mērķi, kas mums ir uzlikti, ja, tad līdz 30. gadam faktiski mums jāvirzās un jāpanāk, ka šie te gaisa piesārņojuma pārsniegumi ir, ja tā var vienkāršot izteikties, varbūt neanalizējot detaļas, jo tas jau būtu vides speciālistu vai vides inženieru tāds uzdevums, ja, tad nodrošināt to, ka mēs nepārsniedzam nevienā dienā, nevienā brīdī šos te potenciālos piesārņojuma limitus. Ja. Tas, par ko mēs runājam Rīgas teritorijā šobrīd. Ja, tā tad atkal šis nav akmenī iekalts, šis nav iecirsts, šis viss ir diskusiju procesā, un tāpēc arī es noslēgumā iezīmēšu kaut kādus datumus, uz kuriem var pievērst uzmanību, kad uzsāksies šīs te diskusijas arī no iesaistīto vai ietekmēto uzņēmēju puses. Ja, tātad tas, par ko mēs šobrīd runājam, faktiski ir tas saucamais dzelzceļa loks, vēsturiskais centrs, kura robežās mēs analizējam, kāda veida ierobežojumi varētu veidoties. Ja, tāpēc te ir ielikt arī tāda karte, lai vizuāli stādītos priekšā, ko tas visticamāk ietekmēs. Kas attiecas uz kravas automašīnām, noteikti, ka jūs būsiet pamanījuši, ka jau ir ierobežojumi ielikt attiecībā uz vēsturisko centru, un viņi lēnā garā sāk iedarboties, neapšaubām ietekmēt ar ikdienas dzīvi, kas ir labā lieta, ko mums, man liekas, savā ziņā izdevās izdarīt, kad tajā brīdī, kad mēs ieviesām šos ierobežojumus, sākotnēji mēs gājām uz priekšu ar brīdināšanu, informēšanu un tā tālāk, ja, tas mērķis novirzīt mazliet smago transportu no Rīgas centra, ja, šādā veidā. Lūk, tā ka tie ir tie scenāriji, pie kā mēs strādājam, tā ir tā visblīvāk skartā zona, par kuru mēs secīgi arī runāsim. Ja? Šeit ir nelieli tādi priekšlikumi potenciālajiem variantiem, kā tas varētu darboties. Ja? Tātad tas, kas tiek analizēts, kāda veida ierobežojumus likt attiecīgi uz degvielas klasēm, ja, tātad iespējams ierobežot tātad šīs te degvielas klases, iespējams ierobežot autokravu grupas, iespējams ļaut šajā zonā braukt elektrotransportam un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Tātad šeit ir vesela virkne scenāriju, kurus speciālisti šobrīd analizē, ja, kur no rezultāta, protams, izrietēs tie potenciālie ierobežojumi. Ja. Tipiski jau ir tas, ka, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas automašīnām visticamāk būs izņēmums, autobusiem būs izņēmums un tā tālāk, kas, protams, neatbrīvos mūs kā pašvaldību no pienākuma virzīties uz to, lai autobusi, trolejbusi un tā tālāk, bet autobusi un sabiedriskais transports arī kļūst videi draudzīgāks, ja, un tā tad virzās prom no iekšdedzes dzinējiem un tam līdzīgi, ja, kas rada arī papildus papildus šīs te investīcijas, ja. Šeit ir, kā saka, piemērs paņemts, ko mūsējiem kolēģiem izdevās nokonstatēt Viļņā, ja, tātad, tas varētu būt kā piemērs, uz kura konstruējam arī mēs Rīgā savus ierobežojumus, ja, proti apzinot šīs te degvielas klases un potenciālu ietekmi no izplūdes gāzēm, ja, tad tiek pieņemti lēmumi par šiem ierobežojumiem. Ja. Un šeit ir atsauce mazliet uz to, kā Viļņā, ja, tātad Viļņā automašīnas sadalīja pēc degvielas tipa, ja, un tad veica šos ierobežojumus Viļņā. Ja. Mēs savukārt ejam to tādu inkrementālo soli pa solim, ja, tāpēc arī te ir atzīmēts, ka
plānots šo te zemu emisiju zonu ieviest, analizējot gan vidējā termiņa sasniedzamos rādījumus, gan arī ilgtermiņa sasniedzamos rādījumus. Proti nevis uzreizes, ja, bet tā kā virzamies uz priekšu un saprotam, kas kurai iesaistītajai pusē ir, kas saka, uzdevums šī kopējā mērķa sasniegšanā un kādi secīgi varētu izrietēt arī stimuli, ja, jo mēs mēģinam mainīt šeit tādus ieradumus un ikdienas aktivitātes. Tad no tāda laika plānojuma, kur es aicinātu arī jūs pievērst uzmanību, ja, tā tad patiesībā mēs šobrīd atrodamies situācijā, kur faktiski rītdien, pirmdien mums ir iekšējās debates vai iekšējās diskusijas, kādi ir piedāvātie scenāriji, ar kādiem nākuši klajā ir speciālisti un pētnieki, kā viņi precīzi varētu veidoties, ja, bet soli pa solim, tad mēs sāksim arī sarunas ar sabiedrību, tā teikt, sabiedrības grupām, un šeit tas kaujas uzdevums ir patiesībā līdz 2025. gada rudenim, tātad līdz šī gada rudenim, Rīgas kontekstā nākt klajā ar scenārijiem, kas secīgi tiek apstiprināti Rīgas domē. Ja? Tātad pirmie publiskie pasākumi faktiski mums sākas ar tātad aprīļa beigas, ja, tātad ir iezīmēts datums, piemēram, 22. aprīlis, kad mēs secīgi sākam diskusijas patiesībā ar dažādām šīm te grupām. Un rezultātā soli pa solim mums jāvirzās tā, ka 27. gada beigās Rīgas zemu emisiju zona sāka funkcionēt. Neapšaubām, ka šis būs viens no aspektiem, par kuru tiks diskutēts arī vēlēšanu kontekstā, kas tuvojas straujiem soļiem, ja, kur būs iespējas arī politiskajām organizācijām pozicionēties, piedāvāt vai nepiedāvāt noteiktu risinājumu, ja, bet jebkurā gadījumā direktīvas no Eiropas mums uzliek pietiekoši atbildīgu pienākumu, un mums pašiem kā rīdziniekiem neapšaubāmi arī ir mērķis dzīvot tīrākā vidē, ja, tāpēc faktiski šeit visticamāk tās izšķiršanās būs varbūt pirmkārt par scenārijiem, proti par konkrētiem ierobežojumiem konkrētajās vietās un konkrētajām auto kategorijām, vai tie ir vieglie, smagie dīzeļi, vai tie ir citi dzinēji, ja, un, protams, arī par termiņu. Ja, tātad ir noteikti mērķi, kas mums jāsasniedz līdz 30. gadam, un noteikti mērķi, kas mums jāsasniedz pēc tam. Ja, tā ka tās ir tās galvenās lietas, par kurām būtu vērts veidot diskusiju. Lūk, kolēģi, tāds faktiski no manas puses ziņojums mazliet ievedot, ja tā var teikt, jūsu tēmā. Šobrīd mums ir daudz diskusiju, ja tā var izteikties, bet pagaidām vēl neviens nav redzējis tos īstos scenārijus, atskaitot speciālistus. Ja? Un tos scenārijus tajā brīdī, kad viņi ir noverificēti šeit pat Rīgas domas iekšienē, tad mēs sākam arī konsultēties ar sabiedrību, un kā es teicu, tas ir faktiski no 28. aprīļa, ja? Bet atceramies, ka tas visticamāk ietekmēs gan smagā kravas transporta, gan arī tā vidējā saucamā, vidējā kravas transporta iebraukšanu, izbraukšanu Rīgas centrā. Un citas starpā arī mūs kā individus, ja, tāpēc, ka noteikti ierobežojumi attieksies arī uz vieglajām automašīnām, kas nav elektroautomašīnas, ja, un tad tur būs jau nianses, ja, tātad dzīvojoši deklarēti, nedeklarēti, iespējams, ka būs kaut kāda papildus samaksa, tie kontrols vai regulēšanas mehānismi varētu būt absolūts diskusiju objekts, ja, līdz nonāksim līdz gala rezultātam. Ja. Un tātad pirmie lēmumi, kas tiks pieņemti faktiski no domes puses, veidosies rudenī, tā ka faktiski šobrīd mēs esam pašā īstajā brīdī, lai diskutētu kvalitatīvi par šiem transporta un loģistikas risinājumiem, kas varētu tikt ietekmēti. Tas no manas puses viss. Jā, paldies Zepkungam. Dzīvienas izmaiņas, cīņa ar emisijām turpinās un turpināsies, un būs jaunas iespējas un arī jauni ierobežojumi. Paldies Tālvaldim Vecterānam, ka Tālvaldis tomēr jūs varējāt pievienoties. Mēs esam pateicīgi, ka atradāt tomēr iespēju. Tālvaldi, varbūt tātad
Ja jums ir prezentācija, tad lieciet uz ekrānu. Ja ne, tad bez prezentācijas. Tālvaldes Vecstirāna satiksmes ministrija departamenta direktors. Lūdzu. Labdien! Jā, es mēģināšu padalīties ar slaidrādi. Tā vai ir redzama? Jā, ir, jā. Bet tā kā nav pilns ekrāns, jā? Pilns laikam nav, jā. Bet redzēt var. Tagad ir, jā? Jā. Jā, nu rau. Man gan tas mūsu piedāvājums ir mazliet atšķirīgs, lai gan es esmu vairākas reizes to minējis, nekā Rīga mēģina iet, un arī KEMS mēģina iet uz šo atdalīti, ja tā runājam kategorijās uz zemo emisiju vai bezemisiju zonu, tad mēs piedāvātu šo risināt ar vienkārši ļoti skaidru instrumentu, jo es balstos uz savu arī personīgo pieredzi strādājot Rīgas pašvaldībā, ka tam jābūt gan vienkāršam, saprotamam, un arī tā realizējuma finansējumā. Jo saprotot, ka lai šādu administratīvu pasākumu, jo tas neapšaubām būs administratīvs pasākums ieviestu, ir jāsaprot, kā to finansēt. Tad izejot no tā, ka Rīgā kopējais transporta līdzekļu skaits ir deklarēts, jeb reģistrēts 284 000, kas ir aptuveni 28% no visā Latvijā kopējiem. Tad varam redzēt, šeit neizceļās, bet ir tas, kad ar elektrību kopumā ir no šiem 284 elektriski transporta līdzekļi ir 5000. Un Latvijā kopumā ir reģistrēti uz šo brīdi vairāk kā 10 000 elektrotransporta līdzekļi. Tātad Rīgā ir puse no visiem, bet visā Latvijā ir tikai 1% no visiem transporta līdzekļiem. Tas jāsaprot, ka tur ir pilnīgi viss ir tajā miljonā salikt iekšā, ieskaitot arī piekabes un daudz ko citu. Bet tad, jā, redzam, ka Rīgā tie transporta līdzekļi proporcionāli ir elektriskie vairāk. Tātad, ja mēs skatītos uz Rīgas iedzīvotāju vai darbinieku skaitu, tad tie būtu jau daudz ekoloģiskāks parks, respektīvi ar mazām emisijām, bet redzot šīs pilnās ielas, visticamāk tie visi pārējie, kas tur sabrauc, ir jau ne no Rīgas, un tātad noslogo šo gan Rīgas centru, gan pārējās apkārtējās vietas ar emisiju izdalošiem transporta līdzekļiem. Un tāpēc šobrīd cits starpā ar jauno nodokli, jeb nodevu, ko mums būtu jāievieš direktīvu grib no 30. gada attiecībā par viņietas aizvietošanu, kas ir laikā balstīta uz kilometru balstītu nobraukumu nodevu, tad piedāvājam ceļu nodevu likumā arī pilsētās ieviest ielas nodevu. Respektīvi, tā būtu tad jāmaksā par ielu lietošanu, ja šo ielu kopumu, dažādu ielu kopumu nosaka ar īpašu pašvaldības saistošiem noteikumiem un nosaka kādai daļai saprotam, jo šī daļa ir jānosaka, kā Zepakungs minēja, visticamāk dzelzceļa loka ietvarā, kas ir tas loģiskākais, kur ir loģiski ielu savienojumu ar citu pilsētas daļām, kur arī to varētu loģiski kontrolēt kādās dažās vietās protams, ar šiem numuru fiksētājiem, tātad caur reģistriem ātri noskaidrot, kurš ir tas, kam būtu jāmaksā. Un, respektīvi, tā pieeja būtu, ka būtu ierobežoti iebraukt attiecīgi ar nodevas lielumu tie automobīļi, kas rada emisiju, un tādējādi uz šo automobīļu lietotāju maksām varētu balstīt ieviešanu un arī šīs nodevas
administrēšanu, jo tās neizbēgami būs izmaksas. Un par šīm nodevas ieņēmumiem šo varētu pilnībā finansēt, respektīvi nebalstīties uz Rīgas pašas, šajā gadījumā Rīgas pašas budžetu vai kādiem citiem maksājumiem. Un tad ir divas iespējas, kas likumā ir paredzēts. Viena obligāti jāievieš, ja būtu jau gaisa piesārņojums, tātad arī tiek gatavots gaisa aizsardzības likums, kurā būs paredzēts pienākums pašvaldībām mērīt situāciju ar gaisa piesārņojumu, un ja šie mērījumi parāda, ka autotransporta piesārņojums ir krietni lielāks, tad attiecīgi ir pilsētām, ja pašvaldībām jādemonstrē spēja šo piesārņojumu samazināt. Un arī kā arī ir otra iespēja likuma projektā, lai veicinātu atbildīgāku lietošanu, līdzīgi kā šobrīd, piemēram, ir Jūrmalā, kā Jūrmala vēlas, lai tur ir tīrāks gaiss, tad ierobežo šo pēc būtības caurbraukšanu, jo, kā zināms, ērti varētu izbraukt uz citām piejūras daļām caur Jūrmalu, bet, lai tas nenotiktu, tad ir ievies šī maksa, un tādējādi tiek daļai kalibrēts tās transporta līdzekļu daudzums, kas iebrauc Jūrmalā. Tad šī nodeva būtu jāmaksā par ielu lietošanu, varētu noteikt, bet tas būtu pašvaldības izvēle, gan M, gan N, gan O kategorijas, tad arī piekabēm un arī, protams, traktoru tehnikai. Bet tas būtu jāskatās, kāda tehnika, kur strādā, vai tā tehnika visu laiku atrodas iekšienē jau pilsētā, vai tā iebrauc, izbrauc vai kā citādi. Un to nodevas apmēru noteiktu atbilstoši pēc transporta līdzekļu emisijas, vai tās būtu eiro klases vai kāds cits paveids, tas jau tad būtu pašvaldības ieskatā. Un arī, protams, pilno masu kā papildu kritēriju, jo tas ir būtiski pie viena un tā paša dzinēja ekoloģiskuma, ir atšķirīgs tomēr arī šīs transporta līdzekļa pilna masa. Un, protams, arī atšķirīgu likmi var noteikt dienas dažādām stundām sastrēguma laikā, lai tādējādi arī mazinātu attiecīgās pilsētas daļas transporta sastrēgumus. Un galvenais, ko ar šo esam domājuši, ka šis likumprojekts jeb ielu nodevu pašvaldībām būs kā instruments, lai ieviestu bez vai zez, tātad bezemisiju zonu vai zemu emisiju zonu, lai gan pašā likumprojektā tas nekur nepavīd, bet tas ir domāts kā šāds instruments. Un tad attiecīgi varēs uzlabot gan sabiedrisko transportu, atvieglojot, piemēram, Čaku ielu vai Valdemāra ielu vai Brīvības ielas. Atbrīvosies vieta mikromobilitātei, tātad varēs sākt jau daudz optimālāk plānot, kā izveidot mikromobilitātes rīkiem atsevišķu telpu, atsevišķu gājējiem, šo visu uzreiz balansēt citādāk. Un, protams, arī optimālāku gan taksometru, gan citu koplietošanas transporta līdzekļu izmantošanu, kas ir daudz būtiskāka, jo tad iepratim šobrīdējai situācijai, kā es piemēram šobrīd arī novēroju šorīt uz Akmens tilta, pārliecinoši lielākā daļa no automobīļiem Akmens tiltu šķērsoja centra virzienā ar vienu cilvēku iekšā. Šodienas tāds mans novērojums, tādu var katru rītu katrs novērot. Un tikai retā bija divi, un vēl vairāk tas praktiski nebija jau tādu automobīļu. Tāpēc ar šādu nodevu šo mēs varētu kardināli Rīgas centrā mainīt. Tad par elektrouzlādes stācijām kā tādām, kad būtu aktīvi, ja ir nepieciešams, tad Rīgai būtu jāsaka, ko tad satiksmes ministrijai darīt par to, lai veicinātu, jo Rīga atgādināšu no TNT skatījuma ir TNT Node, jeb vienīgais pilsētpunkts no Trans-Eiropas transporta tīkla skatījuma. Un tur ir atsevišķi šim Rīgas pilsētas punktam ir atsevišķas prasības gan par lielo transporta līdzekļu uzlādi, gan arī par šo te mazo. Un tāpat arī
iespējams varētu daudz labāk risināt, atvieglojot no transporta līdzekļa centru arī šo te papildu uzlādi elektrotransporta līdzekļiem jau tieši no ielas malā stāvošiem, kur to varētu iespējams sākt daudz labāk un veiksmīgāk realizēt. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Paldies Tālvaldim Vecerānam, satiksmes ministrija. Paldies, ka varējāt pievienoties. Mēs saprotam, ka ministrijā tagad saspringts laiks, jauna politiskā vadība. Paldies. Tālāk virzamies tātad pie nākošā referenta Kaspars Avots, Baltic Hydrogen Group par kravas automobīļu tehnoloģijām. Kaspar, lūdzu. Jā, labdien. You need go to tā, sharing. Es laikam tā mēģināšu. Jā, vajadzētu būt, ka redzami man prezentācija. Jā, okay. Ir ok. Jā. Ļoti labi. Mans sagatavotā prezentācija būs par ūdeņraža iespējām dekarbonizējot vidēji smagi un liels noslodzes transporta līdzekļus Rīgā. Es uzreiz atvainojos, ka angļu valodā, bet man kolēģis, kas palīdzēja gatavot, viņš nav latvisks runājošs, un tāpēc runāšu latviski, bet vizualizācija būs angļu valodā. Un šodienas semināra ietvaros vēlētos parādīt un izvērst diskusijai, kādas ir alternatīvās transporta iespējas bez baterijas elektrotransporta līdzekļiem un kuram būtu priekšrocības. Kur tad ir problēma? Pirmkārt, tā problēma rodās tajā, kad 25% no globālajām CO2 izmešiem rada transporta līdzekļi, no tiem 30% ir aplēsts, kad tiek radīti tieši no smagām kravas transporta līdzekļiem. Un šajā kontekstā un šīs tēmas ietveros, kur būtu tie izaicinājumi Rīgai, un kā es to redzu, tad tas ir jau iepriekš minētais piesārņojums, gaisa kvalitātes piesārņojums. Tas būtu arī, lai mazinātu šo transporta slogu, būtu jādomā par loģistikas efektivitāti, kas nav īsti mans lauciņš. Tādēļ mans lauciņš arī būtu šīs dienas tematam ir infrastruktūras nepieejamība. Un kādas ir tās vajadzības, lai nodrošinātu tieši smagās, kas ir tie izaicinājumi Rīgas transporta nozarē, runājot par smago tehniku, tad tas ir, kad ir nepieciešama veiktspēja lielam attālumam, ko nevienmēr var veikt ar baterijas transporta līdzekļiem. Tas ir smagas kravas, smags svars, ātra uzlāde un, protams, tam visam jābūt ir bezemisiju. Šeit es izveidoju tādu mazu kopsavilkuma tabulu par to, kāds būtu katram no šiem transporta tipiem priekšrocības trūkumi. Es neuzsveru, ka ūdeņradis ir panacēja visiem dzīves gadījumiem, bet būtu jāizvērtē kopsakarā un attiecībā par to vajadzību un kuras uzdevums ir prātīgāk veikt ar baterijas transporta līdzekļiem, kurus savukārt ar ūdeņradi. Uzreiz var minēt, ka ūdeņraža transports kā tāds iedalās divās daļās. Ir gan šis te ūdeņraža degvielas šūnu transporta līdzeklis un ir arī pieejami sevišķi smagās tehnikas vienībās ūdeņraža iekšdedzes transporta līdzekļi, kas līdzīgi kā ar dabas gāzi braucošu transporta līdzekļu tiešā veidā motorā iekšdedzē sadedzina šo te gāzi. Un joprojām šī te izplūdes gāzu neesamība ir, jo sadegot vai kondensējoties ūdeņradim tiek radīts ūdens. Par efektivitāti runājot, viennozīmīgi, kad bateriju transporta līdzekļi būs daudz efektīvāki, ja mēs rēķinām, teiksim, cik
cik kilovatstundas tiek iepildīts transporta līdzeklī un cik ir gala rezultātā cik šī atdeve. Savukārt, kur ir liels mīnus bateriju transporta līdzekļiem, tas ir baterijas svars. Un tam dēļ šie transporta nozarēm ir tāds liederīgās slodzes ietekmes aprēķins, ja, kas nosaka to, ka uz lielu apjomu, šeit kā piemērs ir minēts 500 km veiktspējas tas diapazons, kad apmēram 8-10 tonnas iet mīnusā, ja tas tiek veikts ar bateriju. Savukārt ūdeņraža sistēmas tas ir daudz vieglāks, arī uzglabāšana tvertnēs ūdeņražas ir ļoti viegla gāze, kas nepalielina šī pilnu masas slodzi transporta līdzekļiem. Liels pluss ūdeņraža transporta līdzekļiem ir uzlādes ātrums, un attiecīgi šis te atkal pie svara atgriežoties šī te veiktspējas diapazons, jo būtībā, līdzīgi kā baterijām, līdzīgi kā jebkuram fosilās degvielas transportam, jo lielāka ir degvielas tvertne, jo tālāk attālumu mēs varam veikt. Un, tad gan ūdeņraža, gan bateriju transporta līdzekļiem šis te izaicinājums, protams, ir infrastruktūras pieejamība, kas ir uz doto brīdi kaut kādā jau zināmā attīstības stadijā, piemēram, ir elektrotransporta līdzekļiem, bet, diemžēl, ūdeņraža uzpildes iespējas ir tikai viena Rīgā un praktiski arī visā Baltijā, kas drīz solās mainīties. Klaipēdā tiek uzstādīts arī viena publisku ūdeņraža uzpildes stacija. Tallinā tiek uzstādīta viena publisku ūdeņraža uzpildes stacija. Tā kā, nebūs Rīga vienīgā vieta, kur Baltijā to var izdarīt. Par transporta līdzekļu izmaksām. Jā, ūdeņraža degvielas šūnas un transports būs visdārgākais. Tas ir tāds, šeit minēts, tās izmaksas ir aptuvenis vidējs kravas vilcējs. Būs tad šāds kravas vilcējs uz ūdeņraža degvielas šūnu maksās virs 400,000 dotā brīdī. Savukārt daudz lētāks variants ir minētais ūdeņraža iekšdedzes transports, kas būtu pat principā lētāks nekā bateriju transporta līdzeklis. Par izmaksām, cik mums maksātu, nobraukt 1 kilometru, protams, baterija būs vismaz 2 reizes lētāk uz šo brīdi. Kas notiek smago ūdeņraža transporta tirgu un kādas ir prognozes, tad uz doto pagājušā gadā tika pārdoti 5800 transporta vienības, tas ir globāli, tā nav Eiropa, Amerika vai Āzija vien pati, tas ir globāli pagājušā gada 5800 vienības, tas ir aizpagājušā gadā, 23. gadā. Pagājušā gadā tās jau bija vairāk kā 10,000 smagās transporta vienības Ķīnā vien. Un, ja mēs skatāmies uz Eiropas reģionu, tad tāds ražotājs kā Hyundai ir pasludinājis savu strateģiskos mērķus šajā gadā Eiropā vien jau pārdot vairāk kā 1600 smagā transporta vienības, kas ir darbināts tiek ar ūdeņraža degvielas šūnas. Un tādā lielākā perspektīvā, analizējot datus un tirgus tendences, tiek prognozēts, ka pēc 10 gadiem tie jau varētu būt apmēram 150,000 smagās transporta vienības gadā, kas varētu globāli tikt pārdotas. Kur mēs esam ar ūdeņraža cenu uz doto brīdi? Tā ir robežās no 15 līdz 20 eiro. Tas ir pašizmaksā būtībā, ja mēs ietvēlam pilnu šo te vērtību ķēdi saražot, aizvest un vēl nodrošināt tā uzpildi tādos uzpildes stacijās, kā tas ir pierasts ar fosilām degvielām. Savukārt pēc 5 gadiem efektivizēja tehnoloģijas un procesus. Ir pilnīgi reāli, ka ūdeņraža cena būs uz pusi lētāk. Tie varētu būt 8 līdz 12 eiro pa kilogramu. Un tā skaitā arī pēc 10 gadiem tiek paredzēts, kad uzlabojoties šīm tehnoloģijām, attīstoties un ražošanas procesiem, varētu sasniegt tieši pašu transporta līdzekļu izmaksas, iegādes izmaksas varētu sasniegt paritāti ar dīzeļa smagām
tehnikām ap 2035. gadu. Šis slaids ir no mūsu iekšējās mūsu pašu kompānijas aplēsēm, kas mums būtu nepieciešams, lai ūdeņraža ekosistēma un transporta tīkls būtu dzīvotspējīgs, kā varētu izskatīties un kā vajadzētu izskatīties Latvijas, Igaunijas, Lietuvas kartē ar uzpildes iespējām. Jo uz doto brīdi AFI regulā noteiktās prasības, ka tur jābūt uzpildes stacijai vismaz ik pēc 200 kilometriem, tas ir pārāk pieticīgi un pieticīgas prasības, jo tas nenodrošinātu, kad ūdeņraža transports tiktu sākts lietot. Un tamdēļ mēs esam aplēsuši, ka Rīgā un Pierīgā vien būtu nepieciešams 5 publiski pieejamas ūdeņraža uzpildes stacijas, un tam papildus vēl 19 uzpildes stacijas visā Latvijā. Šādas te uzpildes stacijas un ūdeņraža uzpildes stacijas un ūdeņraža lietojums transportā pavērt arī labas iespējas, biznesa iespējas vietējam zaļā ūdeņraža ražošanas biznesam, kas arī nodrošināt šo te zaļās atjaunojamās enerģijas patēriņu, jo ūdeņradi transportēt tālāk pa 100 kilometriem tur matemātiski pilnīgi nav šī ekonomiskā pamatojuma, tāpēc arī šāds, kad ūdeņrads mums varētu tikt nodrošināts kā importēts materiāls, ir diezgan nereāli. Tāpēc būtu pašiem jāražo, tas ir biznesa iespējas, kam tas ir pa ceļam. Arī Eiropas direktīvas, šī pat iepriekš minētā AFI regula nosaka, ka 30. gadā jau jābūt ir pa visu Eiropu, vismaz 1500 ūdeņraža uzpildes stacijām, un infrastruktūras attīstībai jāsākās nevēlāk 27. gadā. Kas notiek citur pasaulē? Šeit vēlējos ilustrēt dažus piemērus, kā, piemēram, ūdeņraža transports tiek veiksmīgi ieviests citās Eiropas valstīs, kā, piemēram, Vācijā, Nīderlandē, Francijā. Speciāli uzliku Ķīnu lielāku, jo Ķīna ir daudz priekšā, viņiem ir katrs tur un katrai iespējamam pielietojumam ir ūdeņraža, alternatīva ūdeņraža risinājums, un tas tiek jau lietots. Īpašs uzsvars, kur šīs te ūdeņraža transporta vienības varētu tikt pielietots un kur viņas būtu loģisks, kur viņām būtu loģisks pielietojums, ir šī te saucamā municipālās transporta vienības, kas pieprasa papildus enerģijas patēriņu, kā vien tas būtu pārvietojoties no punkta A līdz Z, kā piemēru atkritumvedēji, jo viens ir, cik viņš enerģiju patērē, izbraucot maršrutu, bet šis te saspiešanas iekārta patērē ievērojami vairāk enerģiju nekā veikt šo maršrutu. Tās ir tehnikas vienības, kurām ir jāspēj operēt tuvu 24/7 režīmam, un cits smagā pielietojuma transporti. Tā skaitā arī lielas distances, liela distanču veikšana, jo mērogojot šo te ūdeņraža uzglabāšanas cilindru skaitu, mēs varam sasniegt gan 1000 kilometrus, gan vairāk, kas ar baterijām būtu diezgan izaicinoši, ņemot vērā arī uzpildes laiks, kas nepieciešams pēc tam to uzlādē. Kur ir izaicinājumi un kādas ir nākotnes perspektīvas? Es domāju, nav ko daudz sūdzēties, ka viss ir slikti. Principā, kā jaunai tehnoloģija ūdeņradim, šie te izaicinājumi, tad ir augstas sākotnējās izmaksas, infrastruktūras trūkumu un ūdeņraža ražošanas mērogojamība, bet tas viss ir izdarāms, nav nekāda raķešu zinātnes šajā ziņā. Un kas tās varētu būt pa nākotnes stratēģijām, kas gan būtu nepieciešamas, tad ir, mēs esmu identificējis, ka tie varētu būt politikas stimuli, kas būtu nepieciešami, tad
noteikti dažādu formātu privātās publiskās partnerības un sadarbības. Un visnotaļ jāizvērtē ir, kuros pielietojumos tad būtu baterijas transporta līdzekļu derīgāk, kuros ūdeņraži derīgāki. Un, noslēdzot savu stāstu, tad kas tad varētu būt šie secinājumi un ieteikumi, kā virzīties uz priekšu, tad ūdeņradis visnotaļ ir dzīvotspējīgs risinājums tieši liels noslodzes un liela attāluma lietojumiem. Savukārt pilsētas mobilitātē noteikti, kad dominanta loma būtu bateriju transporta līdzekļiem. Savukārt, ūdeņradim ir šīs te pārākās īpašības īsais uzpildes laiks, smagāks noslodzes operācijas. Kas mums būtu nepieciešams? Nepieciešami vairāki motivēti uzņēmēji, kas būtu gatavi veikt ieguldījumus ūdeņraža uzpildes infrastruktūrā. Tas veicinātu šo te gala pielietojumu. Un, kā noslēdzošais, droši vien būtu nepieciešami politikas stimuli šādi uzņēmēju darbības, šādi te ūdeņraža risinājumu ieviešanai uzņēmēju darbībā. Tas būtu arī viss no manas puses. Paldies! Jā, paldies Kasparam Avotam. Paldies, ka jūs norādījāt tātad dažādām vajadzībām, dažādas tehnoloģijas ir piemērotākās. Un uzņēmumiem, protams, tad kaut kādā brīdī pašiem ir jāskatās, kur ir atbilstošākā tehnoloģija tieši viņa nepieciešamībām. Paldies! Virzīsimies tālāk. Mārtiņš Stirāns, Kempower biznesa vadītājs Baltijā. Mārtiņ, lūdzu. Sveicināti! Uzliek arī uz lielā ekrāna. Tā, ir redzams uz lielā ekrāna. Ja? Nestāstīšu tik daudz arī par automobīļiem kā tādiem, un fakti zināmā mērā papildinot iepriekšējā runātāja teikto, pēc būtības šeit ir, manuprāt, jānodala divas lietas, un faktiski gan iepriekšējais runātājs, gan mana tēma vairāk varbūt ir ne par šo Rīgas centru, par šīm bezizmešu vai zemes emisijas zonām, jo pēc būtības, lai centrā iebraukt, apgādāt tos pašus veikalus, kā mēs pieminējām šajā, kā pamattēma, teiksim, lielveikaliem un tam līdzīgi, tur mēs nerunājam par 300, vēl jau vairāk ne par 500 kilometriem. Ja? Pēc būtības jau šobrīd esošie transporta līdzekļi, kas ir viņi pilsētas vajadzībām, to visu apmierina. Ja? Un faktiski arī šī uzlāde, teiksim, smagajiem vai vidēji smagajiem, teiksim, šiem furgoniem, kas pieved preces pie veikaliem un tā, pēc būtības uzlādes infrastruktūra pilsētas centrā, šajā plānotajā zemo emisiju zonā vai bezizmešu zonā, pēc būtības viņi nav nepieciešami. Jo pat, ja mēs paskatāmies pašu primitīvāko furgoniņu, teiksim, Volkswagen e-Crafters, ko, teiksim, arī kurjerdienests izmanto, viņa nobraukums ir ar pilnu bateriju aptuveni 100 kilometri, ja, kas kurjeriem, pietrūkst vienas dienas nobraukšanai, ja viņiem nepārtraukti jāpārvietojās pa pilsētu. Bet, ja mēs runājam, teiksim, par veikalu apgādi un tam līdzīgi, tad noteikti pat šie 100 kilometri ir pilnīgi pietiekoši. Ja. Un līdz ar to mana prezentācija vairāk ir par šo, zināmā mērā, kaut kāda mīta kliedēšana, vai šī uzlāde vispār ir problēma kā tāda. Bet vēlreiz saku, faktiski tas konteksts būs ne tik daudz par šo Rīgas centru. Es uzskatu, ka Rīgas centru pat teorētiski nākošgad varētu nodrošināt ar, teiksim, šo transportu, kas pieved preces veikaliem. Ja? Bet, lai to sasniegtu, faktiski jāveido gudra, inteliģenta uzlādes infrastruktūra noliktavu pusē, loģistikas centru pusē. Ja? Un nākamajā slaidā, principā, teiksim, ir šobrīd
pasaulē esošā kravas transporta elektrifikācijas attīstība, ja, un šis vietējais vai reģionālo pārvadājumu tad līdz kaut kādiem 200-300 kilometriem tādas automašīnas baterija elektromobīļi jau eksistē un tiek izmantoti. Latvijā faktiski ir viena mašīna, ja, Lietuvā laikam 5 un Igaunijā 4 uz pagājušā gada beigām. Nākamais posms šī gada laikā attīstīsies ar vien tālākus nobraukumus spējīgi elektromobīļi smagie, kas var šo reģionālo un vidēju attālumu. Un faktiski 26. 27. gads ir šie tālie pārvadājumi, starptautiskie pārvadājumi, kurā, jā, es arī atzīstu, tur nākotni rādīs, kas būs efektīvāk, vai, teiksim, bateriju elektromobīļi vai ūdeņraža smagais transports, bet tieši šim tālajiem braucieniem, kas ir 500 un vairāk kilometri, kas, faktiski uz Latvijas iekšieni, pēc būtības neattiecās. Kādi ir šie uzlādes veidi pēc būtības? Tas, kas šobrīd tiek izmantots un kas arī tiks izmantots, šī ir nakts uzlāde loģistikas centrā vai garāžās. Ja, un tur attiecīgi šai uzlādē ir pietiekoši ilgs laiks, attiecīgi nav vajadzīga pārāk liela jauda un tiek izmantot tādi paši uzlādes konektori, kādi ir publiskajā uzlādē. Otrs veids ir uzlāde gala punktā, noliktavā vai veikalā. Teiksim, ja šāds baterija elektromobīls brauc, piemēram, tur uz Liepāju, jā, šobrīd esošie jau esošie, kas var nobraukt 300 kilometrus, protams, Rīga, viņi nevar izbraukt ar vienu uzlādi. Ja? Un līdz ar to, teiksim, šajā gala punktā, vienā no gala punktiem, principā ir nepieciešama uzlāde. Un tur, protams, viņu vajag ātrāku, jaudīgāku, lai attiecīgi iekonomētu šo laiku. Un tad arī trešais variants ir uzlāde ceļā, izmantojot publisko uzlādi, bet tur jau iet runa tiešām par tām kravas automašīnām, kam ir tālie braucieni, kas atkal faktiski neattiecās uz mūsu, teiksim, Latvijas lielveikalu tirdzniecības ķēžu apkalpošanu. Minimālāk attiecās. Ja. Viena lieta saistībā par šo uzlādes ātrumu. Un šeit es vēlos parādīt vienu reāls dzīves piemēru. Tas ir pagājušā gada 29. decembrī. Caur Latvijai notika tā saucamais elektromobīļu rallijs, zināmā mērā, no Vācijas līdz pat Eiropas tālākajam ziemeļu punktam Nordkap Norvēģijā. Un šogad viņi brauc ar Latviju. Un tā skaitā bija viena Scania smagā automašīna. Jūs redzat, ka, teiksim, šī baterijas, viņam divas bateriju pakas ar kopējo ietilpību 520 kWh, ar ko faktiski var aptuveni 500 km jau nobraukt. Un uzlāde tika veikta Rīgā ar Kempower iekārtām, un jūs redzat no šī grafika, ka principā šī uzlāde, viņa nav lēna. Teiksim, maksimums tika sasniegts pie 90%, 275 kilovati jauda, un ja augstāk jūs redzat, tur ir uzlādes iekārtas simboliņš, faktiski tā uzlādes ātrums bija ierobežots ar nepilnīgu jaudu, teiksim, šādam elektromobīlim, kravas elektromobīlim, viņš varēja lādēt ar 400 kW jaudu maksimums. Ja. Bet katrā ziņā var redzēt, ka no šiem aptuveni 45–50% baterijā, kas bija atlikums iebraucot Rīgā līdz šiem 90%, tā uzlāde bija faktiski 1 stundu, nepilnu stundu. Ja. Un tas ir liela atšķirība, teiksim, ja salīdzinām ar vieglo elektrotransportu, tajā pašā vietā aiz šīs kravas Scanijas tika veikt uzlāde, teiksim, Teslai. Tā bija ziema, decembris, vēsa, kā saka, bez īpaši sagatavošanas, un, teiksim, tā uzlāde maksimālais ātrums ir 76 kW, un šī līkne ir sasniedz šo maksimumu un diezgan strauji sāk palielināties. Un, ja mēs paskatāmies atpakaļ šo kravas autotransportu, tad faktiski tā uzlādes līkne ir ierobežota ar to, ka stacijas jauda neatļauj to lādēt. Ja. Līdz ar to, teiksim, nevar viens pret vienu izmantot šo pieredzi, kas ir ar vieglo elektrotransportu. Un lieta, ko es gribu pastāstīt ātri, principā galvenā tēma ir šīs uzlādes infrastruktūras izveide
Nevis tāpat uzlādi, bet inteliģenti kādā veidā to uzlādēt, kādā veidā izmantot inteliģentos risinājumus, lai samazinātu gan laiku, gan nepieciešamo jaudu un pārējās lietas. Ja, teiksim, Kempower, es pārstāvu šobrīd Somijas ražotāju Kempower, kas ir viens no top 3 ātru uzlādes iekārtu ražotājiem pasaulē. Un attiecīgi mēs piedāvājam šo modulāro sistēmu, kura ar centralizētiem jaudas skapiem sadala uz daudzām vietām, izmantojot dinamisko jaudas sadali, aizņemot mazāk vietas, tur, kur transportam ir jāpārvietojās. Atšķirība, teiksim, tāda ātrā, pēc būtības mēs salīdzinām tā saucamos klasiskos uzlādes iekārtas, atsevišķi stāvošās uzlādes iekārtas, kur faktiski no katras iekārtas ir 1 vai 2 konektori, kabeļi, pret mūsu modulāro sistēmu, kur ir 1 spēka skapis un, teiksim, 6 līdz pat 8 uzlādes punktiem, konektoriem no vienas uzlādes iekārtas. Tad, kā piemērs šeit ir, teiksim, 3 atsevišķi stāvošie un parādīts varianti, cik tā automašīna pieprasa un cik faktiski tiek iedots, un tas rezultāts ir tāds, ka faktiski uzstādot, kā piemērā šādas 3 atsevišķi stāvošās iekārtas kopējā pieslēguma jauda, par ko jāmaksā sadalas tīklam arī šī ikmēneša nominālās jaudas nodeva neatkarīgi no patērētās jaudas, ir 450, bet šajā konkrētajā punktā laika sprīdī kopējā uzlādes jauda tikai 315, līdz ar to 135 kW ir neizmantotā jauda. Savukārt pilnīgi līdzīgā situācija izmantojot modulārās sistēmas, principā izmantojot tikai 400 kW pieslēgumu, šajā konkrētajā laika sprīdī šī dinamiskā balansēšana atļauj izmantot 390 kW, slādējot precīzāk, cik automašīnas pieprasa. Faktiski tikai 10 kW paliek tā kā neizlietotā jauda. Vēl viena lieta saistībā par to, ceļš garāžās, loģistikas centros, par to, ka maz vietas, kur uzstādīt iekārtas, un tad arī attiecīgi izmantojot modulāro sistēmu, spēka jaudas skapi tiek novietoti kaut kur malā, kur viņi netraucē, un tālāk ir vai no zemes liekamie satelīti, vai, teiksim, vispār pie griestiem vai uz kaut kādām pārsedzēm izmantojams uzlādes iekārtas, un kabeļi vienkārši nonāk no lejas un apakšā pilnīgi nekas netraucē braukt. Ja. Šeit ir bilde no tā Nordkapp Challenge, kur skanēja lādējās, un šeit ir šī tēma ne par šo garažas lādēšu, bet faktiski par to gala punktu uzlādi. Tad laiks iet strauji uz priekšu, publiskā uzlādes infrastruktūra strauji attīstās, un faktiski no arī publiski pieejamās informācijas ir zināms, ka faktiski gandrīz visi Latvijā pārstāvētie lielveikalu tīkli, tirzniecības centri ir parakstījuši līgumus vai līguma parakstīšanas stadijā dažādiem publiskās uzlādes operatoriem, un līdz ar to faktiski pie jebkura veikala pārskatāmā nākotnē būs arī publiskā uzlāde. Un līdz ar to šie piegādes transports, kas ved preces no loģistikas centriem, no noliktavām, no ražotājiem uz veikaliem, viņi var nedaudz pārplānojot savu maršrutu laika ziņā, bet paredzēt arī šo uzlādi. Un viena lieta, kas būtu tā kā šiem no tirsniecības centru pusē, ka runājot ar šiem publiskās uzlādes operatoriem, jau šobrīd vajadzētu vienoties par to, ka tā uzlāde ir vismaz kā atsevišķa uzlādes iekārta, atsevišķie spraudņi ir pieejami smagajam autotransportam. Jo, diemžēl, šobrīd lielākoties mums ir tā tupikveida uzlāde, kur vieglās mašīnas var iebraukt ar purnu vai ar aizmuguri, un pēc tam jāizbrauc tādā pretējā virzienā ārā. Smagajam autotransportam tur noparkoties uz uzlādi ir faktiski neiespējami. Ja, un līdz ar to, teiksim, šeit kā viens no piemēriem ir, ka uzlāde ir uztaisīta paralēli ietvei ar domu, ka tur var uzlādēties gan vieglais elektrotransports, gan smagais elektrotransports. Un tā skaitā vieglais ar piekabēm, ar kemperiem, kas arī mašīnas kļūst jaudīgākas un attiecīgi arī var vest visu šīs piekabes. Līdz ar to, zināmā mērā, vēlreiz tirzniecības centriem, tirzniecības tīkliem vajadzētu šo jau šodien padomāt uz priekšu un vienoties par to, ka ir šī iespēja ne tikai lādēt apmeklētāju elektromobīļus, bet tai skaitā veikt uzlādi arī šim piegādes transportam, lielākam vai mazākam.
Ja. Otra lieta, kas saistībā ar modulāro sistēmu, arī šeit var arī paredzēt tādu lietu, ir iespējama, ka ir viens un tas pats spēka modulis, skapis, kas ir novietots publiskajā daļā, teiksim šo viesu, ne viesu, bet tirdzniecības centra apmeklētāju elektromobīlu lādēšanai, bet atsevišķā vietā tiek izvadīts no tā paša spēka skapja atsevišķi uzlādes punkts priekš smagā elektrotransporta, un attiecīgi tās pāris reizes dienā, vai vienreiz varbūt pat dienā atbrauc šis smagais, viņš var lādēties, izmantojot to pašu pieslēgumu, kas ir izveidots, teiksim, publiskai uzlādei. Otra lieta, ko Kempowers arī piedāvā, attiecīgi mums ir mūsu programma nodrošinājums, uzlādes pārvaldība, kur var attālināt visu šo kontrolēt, paredzēt arī grafiku sastādīšanu, kad jāuzlādē. Tā skaitā trešo pusi pārvadātāji visbiežāk nevis tirdzniecības tīklam piedarošie transporti, bet trešās puses, kas sniedz pakalpojumus, un līdz ar to arī iespēja integrēties, attiecīgi veikt šo samaksu un tam līdzīgi kontrolēt visu šīs lietas. Un izmantojot šo programmu nodrošinājumu, principā var plānot šo grafiku, ka nav tā, ka jāuzlādē maksimāli ātri, nakts laikā, bet varbūt tā, ka sadalīts ir uzlādē no sākuma līdz minimumam, tad mašīna tiek pārtraukta lādēt, lādējās nākošā, kas ir atnākusi uz šo loģistikas centru, un tad attiecīgi izņemot vērā to izbraukšanas laiku, tad tiek uzlādēta pilnībā šī baterija, ja nepieciešams pilnībā. Un aprēķini no Skandināvijas valstīm, kur šī sistēma aktīvi tiek izmantota, ir gan pastāvīgo, gan mainīgo izmaksu samazinājums, gudri plānojot. Un tāpat arī vakar, piemēram, bija konference saistībā par šo visu balansēšanu, par elektroenerģijas lietošanu, izmantojot sistēmas, var nogriezt šo maksimālo, vienkārši samazinot dinamiski visiem, tā lai tajās pīķa stundās un tajā brīdī, kad ir ļoti daudz mašīnu jālādē, faktiski nevajag pārtērēt elektrību, nevajag uzstādīt lielāku jaudu, ja viņi retu brīdi ir vajadzīgi. Par Kempower kā tādu, mūsu teiciens, ka mēs esam globāli, vairāk kā 700 darbinieki, vairāk kā 40 dažādas tautības izvietoti faktiski pa visu pasauli. Ražotnes ir Somijā un Amerikas Savienotajās valstīs. Principā uz 24. gada beigām ir uzstādīti 23,000 uzlādes punkti, kas ražoti Kempowers. Kopējā patēriņš ir vairāk 18 gigabaiti, 18 miljoni uzlādes sesijas un vairāk kā pie 700 gigavatu patēriņš. Šeit ir tā kā karta ar Eiropu, šeit ir mēs visā pasaulē esam, un pēc būtības mūsu vīzija ir izveidot pasaulē labākās elektrisko transporta līdzekļu uzlādes sistēmas visiem un visur. Un pastāvīgi izaugsmu, un burtiski nesen jaunākā ziņa, ka Financial Times šogad FT1000 sarakstā Kempower ir ierindojas 8. vietā kā no 1000 visstraujāk augošajiem uzņēmumiem pasaulē. Paldies! Paldies Mārtiņam Stirānam. Tā tad ir arī tehniski risinājumi tām problēmām, ar kurām Eiropas Savienības valsts mēs tā skaitā saskaramies aizvien vairāk. Tā tad ir problēmas, kā jauni izaicinājumi. Tas man ļauj pāriet pie pēdējā dienas kārtības punkta, proti parādīt dažus slaidus no manas prezentācijas, kuras cer man izdosies tūlīt uzlikt uz ekrāna. Es neredzu, vai viņi parādījās. Laikam nē, ja? Ir viss kārtībā. Tagad vairs nav. Nebija uz lielā ekrāna tikai. Eleganti. Jā, es uzliku tātad, kā jūs redzat, virsrakstīņu
iezīmējot tos sektorus, kurus mēs šodien aicinājām piedalīties, lielveikalu loģistikas uzņēmumi, Eiropas fondi un apakšvirsrakstīns jūsu biznesa izaugsme. Tā ir salīdzinoši it kā no vienas puses banāla frāze, ka Eiropas regulējumi, jaunie klimata ierobežošanas likumi rada jaunas biznesa iespējas, bet tā arī daļai tomēr ir taisnība. Jautājums, kuram es pievērsīšos, vai mums ir nauda un no kurienes būtu nauda, lai to arī nofinansētu. Kolēģi, kas uzstājās pirms manis, raksturoja tātad bez emisiju vai zem emisiju zonas Rīgā, arī nodokļus, kuri mainīsies un fosilajiem resursiem būs lielāki nodokļi. Pie tā jau mēs palēnām sākam pierast un raksturoja arī tīpaši divi pēdējie referenti, tātad, ka ir arī tehnikas, kuras var jau sākt izmantot. Ūdeņraža, transporta līdzekļi, smagie elektrobateriju transporta līdzekļi, tai skaitā vieglāki, smagāki. Un arī, protams, uzlādes infrastruktūra arī aug ne pa nedēļām, bet pa dienām. Lai arī tur vēl ir ļoti daudz darāma. Jā, bet kāpēc šāda tēma? Tāpēc, ka direktīvas par emisiju samazinājumu ir spēkā. Pagājušajā gadā daudz no mums cerēja, ka jauna Eiropas komisija, Trumps, vēl dažādi kaut kādi globāli notikumi, bet nē, tomēr direktīvas par emisiju samazinājumu ir spēkā. Arī tai skaitā regula par alternatīvo degvielas infrastruktūru, jeb tā sauktā AFIR regula. Regulējumi ir spēkā Eiropas Savienībā. Trešais punkts. Jūsu uzņēmumos, un šeit piedalās dalībnieki tātad mūsu pasākumā no dažādiem Latvijā labi pazīstamiem uzņēmumiem, tirzniecības, cits sektori, ilgtspējas ziņojumos ir jāiekļauj sadaļa par emisijām, tai skaitā no piegādātājiem. Tātad tas arī tā arī ir viena motivācija. Un transporta uzņēmumi pakāpeniski pāries uz bez emisiju transportu. Šeit es apzināti iekopēju fotogrāfiju, kurai ir 2 mēneši, tātad no februāra sākuma, janvāra beigām. Šeit, lūk, Eiropas komisijas vadītāji tiekas ar autoražotājiem Eiropas. Un viņi vienojas, ka mērķi par emisiju samazināšanu paliek spēkā. Bet no otras puses, kā ir ar Eiropas fondiem. Un te mums ir jāsacina, ka Latvijā nav atbalsta instrumenti bez emisiju kravas un komunālajiem autotransportam. Ne loģistikas uzņēmumiem, ne tirzniecības uzņēmumiem, ne komercflotēm, ne infrastruktūrai. Jā, ir fiziskajām personām, vieglajiem automobīļiem, to mēs zinām. Tātad ir arī deficīti. Pagaidām Latvijā, atšķirībā no citām valstīm, nav atbalsta instrumenti, tātad Eiropas fondu, kas būtu vērsti tieši uz kravas, komunālo transportu un kas būtu domāts tātad tirzniecības, loģistikas, transporta sektoriem. Bet kravas transports un autobusi, šī tā pelēkā līnija, mēs redzam, ka liela daļa no emisijām ir tieši no kravas automobīļiem un no autobusiem. Tātad valstī, arī Latvijai, šī ir problēma. Un, protams, ka mums ir jāskatās, lai valsts arī vismaz Eiropas fondus piešķirtu. Šeit ir statistika par to, ka bez emisiju transporta līdzekļu tirgus sāk augt. Bet, vēl ne Latvijā, bet citās valstīs viņš sāc augt. Protams, tas ir sākums, jo skaitļi ir nevisai lieli, bet, pirmais sākums ir. Un šeit ir dažādas Eiropas Savienības valstis, tātad, kurās ir bez emisiju transporta līdzekļi, runa par smagajiem transporta līdzekļiem, tātad tirgus ir iesācies. Kaimiņu valstis ir izveidojušas, Polija, Zviedrija, kā mūsu kaimiņu valstis ir izveidojušas speciālas Eiropas fondu programmas, kas ir vērstas tātad kravas automašīnām, elektrisko ūdeņraža sektoros. Jautājums, protams, tad arī kurā brīdī būs Latvijā, jo Latvija arī varbūt kādu brīdi atpaliek no Zviedrijas vai šī gadījumā arī no Polijas, bet tikai kādu brīdi. Šeit man ir jāpievērš uzmanību un arī jālūdz jūsu tādu pasīvo piekrišanu tam, ka mēs vērsīsimies pie jums ar aptauju. Mēs aptaujājam un esam jau daļu veikuši.
gan kravas transporta uzņēmums, gan loģistikas un lielveikalu sektoru uzņēmums. Un iespējams, ka kāds uzņēmums no jums jau ir mums atbildējis aptaujā. Mēs aicinām sniegt viedokli par jūsu klientu pieprasījumu, par bezemisiju transporta pakalpojumiem un par valsts atbalsta nepieciešamību. Protams, ka šos rezultātus aptaujas mēs prezentēsim anonīmā veidā, tā kā tieši jūsu viedoklis, ja jūs negribēsiet īpaši, tas nav mūsu mērķis viņu prezentēt, rezultāti, protams, būs anonimizēti. Un mērķis, protams, izprast šo nozaru vajadzības un palīdzēt veidot atbalsta mehānismus, lai veicinātu bezemisiju transporta tirgus daļas pieaugumu, pakāpeniski lēnām. Tātad ar šo te aptauju mēs pie jums vērsīsimies un ceram uz jūsu nelielu atbalstu 15-20 minūšu veidā. Paralēli tam mēs no biedrības ilgtspējas klasters gatavojam rekomendācijas bezemisiju transporta līdzekļu ieviešanai kravas un komunālā transporta segmentā. Ar īpašu uzsvaru tātad uz tirdzniecības, loģistikas sektoriem, jo šie ir sektori, kur izmanto transporta pakalpojumus. Protams, ka šīs rekomendācijas mēs publiskosim arī publiski prezentēsim, iesniegsim arī attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām ar aicinājumu, protams, arī veidot Eiropas fondu atbalsta programmas. Tātad aicinām jūs arī pievienoties, it īpaši tos uzņēmumus, kur varbūt vēl mums nav pievienojušies, un mēs labprāt ar jums arī uzņemt kontaktu šī tēmā. Biedrība Latvijas ilgtspējas klasters, līdz ar to daļas jau pateicu, zināšanu apmaiņu un izglītošanu pār bezemisiju tematiem šī gadījumā, taiskaitā dialogs ar politikas veidotājiem, taiskaitā arī par Eiropas fondu tematiem. Jo it īpaši sākuma stadijās jaunas tehnoloģijas bez Eiropas fondiem nevarēs ienākt mūsu ikdienā. Mēs redzam, ka Eiropas fondi arī vismaz daļēji ir mērķēti un vērsti uz to, lai palīdzētu uzņēmumiem veikt emisiju samazināšanas reorganizācijas, taiskaitā iegādājoties vai uzlādes infrastruktūru vai automobīļus, kas ir bez emisijām. Tāda ir lielā Eiropas Savienības politika, un šobrīd nav pamat domāt, ka radikāli kaut kas mainīsies. Tāpēc mēs arī vēršamies arī ar šo webināru pie jūsu sektoru uzņēmumiem, aicinot apvienot spēkus. Septembrī tā ir mazliet tāda informācija agrīnā stadijā. Mēs organizējam konferenci Baltijas ilgtspējīga mobilitāte, starptautisku konferenci, kurā piedalītos Baltijas 3 valstu attiecīgie ministri un Eiropas komisārs. Līdz ar to arī uz šo konferenci mēs jūs aicināsim mazliet vēlāk. Šī ir tāda informācija mazliet apsteidzoša, varētu teikt. Un noslēgumā es vēlreiz gribu pateikt to, ka emisiju likumdošana Eiropā ir spēkā, mērķi nav mainīti, varbūt viņi tiks mainīti, ja tik tālu nodzīvosim, tad zināsim, šobrīd viņi netiek samazināti. Līdz ar to uzņēmumiem, taiskaitā loģistikas, tirdzniecības, lielveikalu, kā mēs to vienkāršot izsakamies, arī sektoros ir jādomā taiskaitā par bezemisiju piegādēm, pakāpeniski. Tas nenotiks 2 nedēļu laikā, tur paies 2, 3, 4, 5 gadi, protams, pakāpeniski. Un mēs aicinām jūs vērsties pie mums, apvienot spēkus, lai aģitētu pār Eiropas fondu piešķiršanu tā sauktajai dekarbonizācijai, jo šobrīd loģistikas un lielveikalu sektori īpaši nav izlutināti ar Eiropas fondiem, bet šis būtu viens no tiem gadījumiem, kad apvienojot spēkus to varētu arī panākt. Paldies, tas bija mans centrālais vēstījums. Tagad mums ir mazliet laika brīvam mikrofonam, komentāriem, jautājumiem.
uz ko es arī auditoriju aicinu, un mēs redzam, ka daži kolēģi ir iesūtījuši savus komentārus. Traumas kungs raksta, aicinot beigt sapņot par ūdeņradi, jo baterijas smagais transports ir šodienas realitāte. Iveco, Scania, Volvo, droši vien citi jau var nobraukt 300 km, uzlādēt. Droši vien, bet, cim redzot, savas tehnoloģijas nišas katrs ražotājs atrod, un man šķiet, ka arī nosauktajiem ražotājiem ir arī ūdeņraža tehnoloģijas, kur no tehnoloģijām sevi pierādīs. Es neesmu inženieris, man viedokļi nav, bet es iepazīstināšu vēl ar citiem pāris tiem nākošajiem komentāriem, un tad brīvais mikrofons kolēģi, kuram ir sirds pilna, šis ir tas brīdis, kad var pastāstīt ko skaistu, vai arī par savām sāpēm, vai arī par saviem sasniegumiem. Viss atļauts brīvajā mikrofonā. Rieksniņkungs savukārt norāda, ka krafteris tātad vasarā mazliet vairāk par 100, ziemā 5 līdz mīnus 10 grādiem 60-70 km optimistiski. Praktiskā pieredze lietojot elektrobusus ikdienā. No ražotāja norādītā rādījuma var uzreiz noņemt kāds 30%, ziemā 30-50% no reālā vasaras nobraukuma, atkarībā no tā, cik silti saģērbies šoferis. Šoferiem, ja izslēdz apkuri, tad var nobraukt vairāk ar to mašīnu, to jau mēs visi zinām. Pie lādētājiem pilsētā padomāt arī par elektrobusu lādēšanas iespējām. Katram ražotājiem var atšķirties pieslēguma vieta. Kā rezultātā pēc praktiskās pieredzes busus Rīgā dažās vietās lādējam, izmantojot 2 pieejamās stāvvietas pie lādētāja vai veicot virtuozas parkošanās meistarklases tieši tā. Par Eiropas fondiem šobrīd esam pieteikušies Altum elektroauto, kas paredz noteiktu nobraucamo kilometrāžu, tas automātiski šos jaunos busus izslēdz no Rīgas pilsētas, sanāk nedaudz pretrunu. Dzīve ir pilna ar pretrunām. Paldies Rieksniņa kungam un paldies Traumas kungam par komentāriem čatā. Kolēģi, brīvais mikrofons mums vēl ir līdz 10 minūtēm. Tad mēs būsim iekļaujušies arī tajā laika grafikā, ko bijām izsludinājuši. Es vēl gribu, kamēr ir pauze pie Eiropas fondiem, jo tas ir temats, ar kur mēs arī ikdienā strādājam, piesaistot Eiropas fondu mūsu klientiem. Tātad ministra kabineta noteikumi regulāri tiek mainīti attiecībā uz to, kam tiek piešķirti vai kurš var pretendēt uz Eiropas fondiem. Tā ir diezgan ikdiena, tāpēc jau arī mēs iesaistamies mūsu klientu vārdā. Aicinot veikt arī izmaiņas. Tā ir dzīve nestāv uz vietas, ja jums ir iespēja par izmaiņām iestāties un savus intereses arī virzīt. Straumas kungs. Un, laikam vispirms ir Avot kungs un pēc tam Kaspars Strauma. Kaspars Avots, lūdzu. Jā, man jautājums kolēģim Mārtiņam Stirānam. Mums sanāca tāds viens eksperiments ar bateriju elektriskām mašīnām, brauciens no Nīderlandes līdz Latvijai. Pa ceļam jāveic uzlādes, un tas prasīja 11 dažādas šīs te aplikācijas uzlādēt telefonā, lai vispār šīs uzlādes varētu spēt. Katrai uzlādes punktam savu aplikāciju. Vai ir paredzams kaut kāds risinājums, kas atļautu, tā kā degvielas tankā ar vienu maksājumu karti norēķināties dažādos degvielas tankos, ja? Tieši tā. Jūs pieminētā AFIR regula, viņi nosaka to, ka laika posmā, laikam līdz 27. gada beigām, ātrā uzlāde visā Eiropā ir jāprīko ar iespēju norēķināties ar norēķinu kartēm, ja, tieši tādā veidā vairāk orientējot to uz ceļotājiem. Ja, un tas Latvijā, diemžēl, ir problēmas saistībā ar valsts ieņēmumu dienesta prasībām, un valsts ieņēmumu dienests, cik zinu, joprojām uzskata, ka jābūt kases aparātam, ja, ka šī ir līdzīgi kā degvielas uzpildes stacijās, ka var nozagt nodokļus. Degvielā 60% ir nodokļi, elektrībā ir tikai 21% nodokļi. Ja jums salīdzinām, līdz ar to Latvijā
Un ne tikai Latvijā, un Lietuvā un Polijā šis process notiek lēnāk, kamēr saskaņos no šos paralēlos. Bet jā, regula paredz līdz 27. gada beigām, ka jābūt iespēja norēķināties vienkārši ar norēķinu karti. Paldies, Straums kungs. Jā, un tad, drīkst es mazu repliku pie šī. Jā, mēs arī mēģinājām to fiskalizāciju, ko Mārtiņš pieminēja. Tur tā problēma ir tajos kases aparātos iedabūt to fiskālo iekšā. Un tas ir ļoti milzīgs izaicinājums gan finansiāls, gan arī tehniski, jo neviens no Eiropas ražotājiem, arī pasaules ražotājiem nepiemērosies, lai ieliktu savos, kā Kempowerā vai kādā citā iekšā, tur specifiskus risinājumus, kas tikai un vienīgi Latvijai ir piemērojami, un tie ir daži, un kā mēs zinām, tad, lai uzlādētos pa dienu, tas viens portāls, kur ir tas pieņems, tur varbūt 3-4 kaut kādus karšu maksājumus, un tas būs pilnīgi nereāli uz tiem tūkstošiem izmaksas, kas tur ir laikā, un tad mans aicinājums būtu Mārtiņu vai ar sadarbībā, es nezinu, ar sadals tīklu, augstsprieguma tīklu vai kādiem citiem, to pagriezt mazliet citādā virzienā mehāniski, pierādīt, ka tie elektrības uzskaite, jo es nedomāju, ka kāds var samanīties attiecībā pret sadals tīklu, cik tas vērķis patērē, uzlādējot. Ja? Un tādējādi caur šo mehānisko elektrības uzskaiti, tad mēģināt arī tā, lai vids nomierinās, ka tur tā caur elektrības to vērtību var arī saprast, cik ir tā pirkuma vērtību, respektīvi nodokļu vērtību, ko kāds nevar nozagt vai var nozagt no valsts maciņa, tad nenorēķinoties. Respektīvi, pieiet no mazliet citādas šīs materiālās vērtības uzskaitas viedokļa, nevis tikai precīza naudiskā. Paldies! Paldies, Talvald. Straums kungs, un tad mums vēl ir Aleksejs, un tad arī tur virzīsimies uz noslēgumu. Straums kungs, lūdzu. Jā, pastāstīšu, man vienkārši ikdiena ir saistīta ar elektroauto transporta līdzekļu uzlādes infrastruktūras attīstīšanu. Un redzot to, kā tiek attīstīta un tiek plānots vēl vairāk attīstīt šos te uzlādes publiskos punktus, es gribētu vienkārši par to pašu ūdeņradi nedaudz aicināt, izvērtēt skeptiski, skatīties uz šādu risinājumu un pastīties, ka esošā infrastruktūra baterija elektrotransportam ir ļoti attīstīta. Varbūt čatā mans atsūtītais links par to, kā viens elektroauto lietotājs smago mašīnu lieto ikdienā un izmanto jau esošo publisko infrastruktūru. Manuprāt, tā ir šodienas realitāte un tās izmaksas jau ir aprēķināmas. Transporta līdzekļu tehniskie parametri aprēķināmi. Šāda ūdeņraža transporta līdzekļu eksploatācija ir vēl tās nezināmais fakts. Ūdeņradis, tā šūna, kas ir, tur arī vajadzētu skatīties, viņa degradējās un baterijas degradējās lēnāk. Tā kā, sekojiet līdzi tehnoloģijām, sekojiet līdzi Rīgas satiksmes ūdeņraža stacijai Rīgā, sekojiet līdzi tiem uzņēmumiem, kas attīstīs ūdeņraža infrastruktūru. Es nedomāju, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Paldies. Kaspar, divus vārdus. Es varu nokomentēt. Ūdeņraža degvielas šūna 15 gadu darbības laiks, tas ir viens. Otrs, paskatāmies tālākā nākotnē. 15 gadu perspektīvā, jo tiešām viss, piemēram, izslēdzam fosilo degvielu un pāriet uz elektrību, vai vispār tīkls mums to atļaus, vai nenodegs, ja viss lādēsies. Ja? Kur viņi lādēsies? Ir ļoti, protams, daudz teorētiski jautājumu un nezināmie, bet tāpēc es arī uzsveru, ka nebūs viens vai otrs, kad savi pielietojumi ir ūdeņraža transportam un savi pielietojumi ir baterijai. Un es vairāk spiežu to, ka vieglie transporti droši vien, ka nav loģiski braukt uz ūdeņradi, bet smagās tehnikas vienības viennozīmīgi, jo, skatāmies pasaules piemērs, nav tas vienīgais, kam skatīties līdz visminētais Rīgas satiksmes busi, bet skatāmies, kas pasaulē notiek un kur ties tiek pielietots. Esmu redzējis Oslo izstādes, Mīnhena, mums ir vēl, jā, Kaspar, mēs dzirdējām. Paldies par jūsu komentāru. Aleksej, lūdzu, jums ir komentārs, esiet tik laipnus, lūdzu. Aleksejs.
Manuprāt, Aleksejs uzrakstīja jau čatā jautājumu. Ja uzrakstīja, jā, es redzu, bet es domāju, viņš pats arī pastāstīt, cik dziļi ir izvērtēta loģistikas uzņēmuma darbība, kā jau mašīnu lādēšana, ja piebraucot uz izkraušanos tālākajā punktā vairākām mašīnām jāuzlādējas. Diezgan tehnisks jautājums, kā plānot transportu, ņemot vērā arī čipa ierobežojumus, sanāk, ka loģistika var kļūt neefektīva un dārgāk. Un otrs jautājums, kas arī ir ļoti labs, vai tekošā situācija atslēdzoties no Brela elektrības jaudas pietiks, lai apkalpotu palielinātu transporta daudzumu. Varbūt es atļaušos atbildēt, tā kā tas vairāk saistīts bija arī ar manu prezentāciju. Nenoliedzami, es arī pieminēju, ka faktiski tā ir grafika pārplānošana. Tas ir, nevar visu iegūt kaut ko nezaudējot, ja? Bet šeit, kā jau es minēju, ir inteliģentāk jāpieiet tam un atbilstošāks iekārtas, atbilstošāk infrastruktūra jāveido tam, gan sākuma punktā, kur mašīnas nakšņo, gan šajos punktos, kur tā mašīnas aizbrauc un kur ir jāuzlādējās. Bet es šeit faktiski gribētu mazliet varbūt populistiski, bet pateikt, ka pēc būtības viss šī zaļais virziens, kas ir, un šī ilgtspējas lietas. Skandināvijas valsts, sevišķi Zviedrija, šobrīd ir liels piemērs tam, ka, lai kopumā samazinātu uzņēmumu šīs gaisa piesārņojumu, ja, šīs, siltumnīca efekta gāzu izdalīšanos, tad man patīk tās teiciens, ka pa Eiropas fondiem, pa valsts naudām, pa savām naudām spuldzītes visi ir nomainījuši uz LED spuldzītēm, logi ir nomainīti, siltināšana ir paveikta, apkurs sistēmas, ventilācijas sistēmas ir nomainītas. Šobrīd paliek ļoti liels neapgūtais lauks tieši loģistika. Un ņemot vērā Eiropas un arī, teiksim, vismaz Amerikas Savienoto valstu pieeju, ka, teiksim, šī lieta tiek virzīta ar pātagu un bulciņām vai cepumiem. Ja? Attiecīgi, vai jūs investējiet, pārkārtojiet kaut ko un dariet, lai samazinātu šo loģistikas izmešu posmu, vai arī attiecīgi būs jāmaksā soda naudas. Ja? Latvijā tas, protams, šodien nav, rīt tā arī tas nebūs, bet ja nemainīsies kaut kādas lielās globālās lietas, agri vai vēl, mēs pie tā nonāksim. Es saku, Zviedrija ir konkrētais piemērs, kur šobrīd ir vienkārši liels bums smagā autotransporta bez dekarbonizācijai. Ja. Otra lieta, runājot par to Brelu, par to pievienošanos, vai pietiks elektrības un kā. Šeit citur ir interesanti, pilnīgi jauns lauks pavērās, atkal atgriežoties pie to, ka vakar pats, diemžēl, nepiedalījos, bet lasot komentārus par šo konferenci, kas bija saistībā ar elektroenerģijas visu šo lietu, tad tajā pašā Skandināvijā atkal kā piemēri ir šie risinājumi, ka uzlādes vietām ir skaidrs, ka viņas netiek darbinātas 24/7. Ja. Un Somijā, Zviedrijā kļūst arvien populārākas tādas lietas, ka kopā ar uzlādes stacijām, šī publiskajām un ne tikai publiskajām, bet arī, teiksim, šiem depo loģistikas centri, ka papildus tiek izmantots arī tā saucamās BESS sistēmas, akumulātoru enerģijas uzkrāšana, un faktiski tajā laikā, kad nav elektromobīļi, kas jālādē, tiek lādētas šīs baterijas, un faktiski piedalās šajā balansēšanas tirgū, kas faktiski pie mums arī tiek rosināts tajā virzienā virzīties, par to, ka tas būs papildus ienākums, kas kompensēs šos izdevumus. Tur ir neatklāts lauks. Paldies! Kolēģi, mēs esam tieši laikā, kas bija paredzēts un kas bija izsludināts līdz 12:30. Es gribētu vēlreiz izteikt pateicību gan dalībniekiem par piedalīšanos, Straumes kungam par komentāriem par to, ka mums ir jāskatās ar kritisku aci uz nākotnes tehnoloģijām. Aleksejs, kurš laikam jau bija atslēdzies par jautājumu un komentāriem, un arī Rieksniņa kungam par komentāriem referentiem. Paldies tātad Viesturam Zepam, Tāluvaldim Vectirānam, Mārķiem Stirānam un Kasparam Avotam.
Kolēģis minēja, ka mēs uzrunāsim jūs par aptauju, tā kā neesiet lūdzu pārsteigt, ja mēs jums zvanīsim, bet to es jau raksturoju. Jaunas tehnoloģijas, jaunas tirgus daļas, Eiropas fondi, ir daudz darba, turamies un strādājam. Paldies, tiksimies kādā no mūsu nākošajiem webināriem un klātienes semināriem. Kolēģi, paldies, šodien pasākums slēgts.